Mans vārds ir Roberts Ziņģis, es piesaku iniciatīvu Baltijas vienotā drošība 12. jauniešu saimai. Mana iniciatīva ir par tēmu mūsu drošība. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā, mums jādomā ātrāk un efektīvāk par to, kā padarīt Latviju neievainojamu pret Krievijas agresiju. Pēc Donalda Trumpa uzvaras Latvijai šīs pārmaiņas nozīmē lielāku nepieciešamību stiprināt savu aizsardzību un mazināt paļaušanos uz ārējiem drošības garantētājiem. Latvijai un pārējām Baltijas valstīm nāktos ieguldīt vairāk līdzekļu aizsardzībā, lai nodrošinātu savu drošību un spēju reaģēt uz iespējamiem draudiem. Apvienojot resursus, Baltijas valsts varētu samazināt iepirkuma izmaksas. Kopīga armija varētu nodrošināt efektīvāku resursu izmantošanu un stiprināt Baltijas un Latvijas drošību. Iespējamie ieguvumi Latvijai – finansiāli. Kopīgi iepirkumu un resursu apvienošana varētu samazināt izmaksas. Drošības ziņā – kopīga armija stiprināt reģionālo aizsardzību. Rezultātā Baltijai īsā laikā būtu jāspēj izveidot militāru ekonomiskā savienība, kas stiprinātu Baltijas aizsardzības potenciālu NATO ietvaros. Paldies par uzmanību! Ja jums šī iniciatīva šķiet aktuāla, aicinu balsot par manu ievēlēšanu 12. jauniešu saimā.